Esi sveicināts jaunā Dieva žēlstības dienā, vēstījumā īsi par galveno. Pirmo nodaļu grāmatiņā Mūsu derība ar Dievu mēs esam izlasījuši. Pārskati šos vēstījumus, padomā par to, cik ļoti Dievs tevi ir mīlējis. Bet es tev pastāstīšu par Dieva uzticamību un kā es to ieraudzīju savā dzīvē. Kad 1993. gadā man radās aizdomas, ka es varētu būt bērniņu gaidībās, bet ārsti man bija pateikuši, ka man vairāk bērnu nebūs, jo tas nav fiziski iespējams. Es padzirdēju, ka manā pilsētā draudzē, kurā es biju šatad iegriezusies, kur es dzirdēju par Dievu, kur es varētu teikt arī atgriezos, es padzirdēju, ka šajā draudzē tiek organizētas kristības. Un es teicu, Dievs, ja tu esi, un tie, kas ir klausījušies manus vēstījumus, zina, ka pirms tam es biju pateikusi Dievam, ka es nekad vairāk tev neticēšu, jo bērniņš, ko es gribēju, aizgāja bojā. Un tad es teicu, Dievs, ja tu patiešām esi, tad lai šis bērniņš piedzimst. Es eju slēgt derību ar tevi. Un es pieteicu šīm kristībām, un jo gadi iet tālāk no turienes prom, jo spilgtāk es atceros to mirkli, kad es tiku kristīta ar pagremdi, kad sludinātājs teica, tu saproti, vai tu apņemies kalpot Dievam visu atlikušo dzīvi? Es paskatījos debesīs, teicu, Dievs, tu taču zini, ka es to nedarīšu. Un pateicu, jā. Ir pagājuši 30 gadi. 29. augustā palika pilni 30 gadi. Nākošā gada 9. aprīlī būs pilni 30 gadi šim puisītim, kas toreiz piedzima, kam Dievs dāvāja dzīvību. Vēl vairāk Dievs deva man vēl vienu dēlu. Dēlu, par kuru ārsti viņu redzēja, un mums pat ir fotogrāfija, ka viņš atrodas olvadā un ka viņš ir jāgriež ārā. Bet pat augustā mēs nosvinējām viņa 26 gadus. Un tagad, kad es veidoju šos īsi par galveno, jau tad, kad tulkoju grāmatas, jau tagad, kad viņas ieskaņo, es redzu, ka es patiešām viņam kalpoju. Un viss, ko es varu teikt, Debes Tēvs, es neesmu bijusi uzticama, bet tu esi bijis uzticams. Un esi drošs, arī tavā dzīvē Dievs ir uzticams. Kā viņš ir teicis, ka viņš tevi nekad neatstās un nepametīs. Kā viņš ir teicis, ka tu esi dārgs un vērtīgs viņa acīs. Kā viņš ir teicis, ka savu abu roku plaukstās viņš tevi ir iezīmējis. Un to viņš izdarīja Golgātas krustā. Dievs tevi ļoti mīl. Un lai kur tu atrastos, kādos spiedīgos apstākļos, kādā situācijā, zini, Dievs ir ar tevi, pār tevi, un viņš tevi mīl. Un viņš ir noslēdzis derību. Tu esi, ja tu esi atdevis savu dzīvi, ja tu esi pieņēmis ūdens kristības ar pagremdi, tu esi Dieva bērns un tev ir derība ar visu vareno Dievu, kurš, kad gribēja zvērēt, neko lielāku par sevi atrast nevarēja, kurš ir uzticīgs šai derībai, kurā mums ir nodrošināta gan dziedināšana, gan materiālās labklājības šeit uz zemes, nerunājot jau par debesu mājokļiem. Viņš noslēdz derību ar tevi. Viņam vajadzēja atrast cilvēku, kas ir bez grēka, un atkal viņš atrada sevi un sūties savu dēlu, kurš mira par tevi, mīlestībā uz tevi. Kad viņš bija pie krusta, ir tāda dziesma par Golgātas krustu, kurā ir tādi vārdi, ka tad, kad viņš bija krustā, viņš pāri laikiem skatījās un redzēja tevi. Viņš tevi redzēja toreiz, un viņš tevi mīlēja. Un viņa godība padara debesis spožas.
viņš bija nicināts. Viņš bija nicināts par to, ka viņš viņus un tevi mīlēja. Bet viņš augšām cēlās. Samaksādams par tavu, par manu grēku, izciestams sodu mūsu vietā, lai tu, kas esi viņam atsaucies, varētu būt vesels, dziedināts, atjaunots, svētīts visās dzīves jomās un visās dzīves sfērās. Tāds ir bijis Dieva nodoms katram cilvēkam. Un ja mēs esam derībā ar viņu, Dievs ir par mums. Un ja viņš ir par mums, par tevi šodien, kurš spēs būs pret? Viņš tevi devis varu un autoritāti Jēzus vārdā. Un šo brīnišķīgo aizsardzību Jēzus asinīs. Un grozi kā gribi būt ar Dievu. Tā ir privilēģija, un tas ir izdevīgi. Dievs saka, ar mūžīgu mīlestību es tevi esmu mīlējis. Un tas izklausās skaļi, tas izklausās pēdējā laikā nobrāsti un banāli. Bet tad, kad tu pasēdi un padomā par šiem vārdiem, kad tu viņus pāanalizē caur sinonīmiem un caur vārdu salikumiem, nav lielākas mīlestības kā šī. Tāpēc Dievs ir uzticīgs. Pat ja mēs neesam uzticīgi, viņš ir uzticīgs. Un savā uzticībā viņš sedz tevi ar savu laipnību kā ar bruņām. Viņa mīlestībā mēs varam būt pasargāti. Un nekāds ļaunums mums nenotiek. Atcerieties ieroci, ko Jēzus deva, stāv rakstīts. Sātanam nav tiesību ne uz tevi, ne uz tavu veselību, ne uz tavu dzīvi. Un tev ir ierocis, Dieva vārds, zobens, ar ko dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Pielieto to, jo tu nezaudēsi. Tā ir tava uzvara. Uzvara, kura ir tev dota šajā derībā. Paldies tev, Tēvs. Tu daudz ko izprātoji un izplānoji. Un visu labu tu mums esi darījis un gribējis. Tāpēc es tev pateicos, Tēvs, ka tavā derībā mēs varam būt drošībā, dziedināti, stiprināti, nodrošināti visās vajadzībās, Tēvs. Es tev par to pateicos. Slavēju tevi un godinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tev ir derība ar Dievu. Ar Dievu. Visu varano. Āmen.